pieminēti klāt esošie. Es piedzimstu kā dzīves cilvēks. Sievietes vai vīriešu ķermenī. Ķermenī ir dzīves gars. Dvēsele, kas ir mūžīga un brīva. Šobrīd cilvēka tiesības tiek rupji pārkāptas, jo visas valstis, lasi korporācijas, tevi neuzskata par dzīvu cilvēku. Tās tevi uzskata par savu īpašumu, uzspiežot tev savus līgumus un noteikumus. Caur korporāciju likumiem, izglītību, visām valsts iestādēm, liekot noticēt, ka tu esi persona, pilsonis. Bet es esmu dzīvs cilvēks, kam ir sava griba. Un es esmu brīva. Viss sākas ar manu gribu. Caur mani izpaužas dievišķā griba. Apziņos sevi kā dzīvu cilvēku un paužu pasaulē savu gribu. Ka es esmu brīva, ka es pati spēju par sevi parūpēties un ka man vairs nav vajadzīgi aprūpētāji. Ar šo brīvās gribas paušanu es apliecinu sevi par dzīvu cilvēku, kas apzinās sevi un uzņemas par sevi atbildību, atbrīvojot no šīm rūpēm ikvienu korporāciju. Tā skaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Republika. Savstarpēja vienošanās būs pamats jebkurai sadarbībai nākotnē, ja tāda notiks. Neviena korporācija vairs nevarēs piespiest mani kaut ko darīt bez šīs vienošanās. Un es esmu izveidojusi savu suverēnu teritoriju, kas ir brīva no sistēmas uzspiestajiem pakalpojumiem un līgumiem, kas ir pašpietiekama dzīvošanai un izaugsmei. Tā ir dzimtu ģimeņu kopiena, ķoņu rāgans, un tā ir šeit, uz zemes, uz Letu zemes. Un es esmu izveidojusi šādu vietu, kā dievišķa būtne ar nemirstīgu dvēseli, veselu ķermeni un prātu, kas ir apzināts šeit un tagad. Mīlestībā, pateicībā, mierā es esmu. Starptautisks juridisks dokuments. Brīvās gribas un apzinātā vārda paziņojums. Mana griba un mans vārds. Voluntatem et testamentum. Es esmu dzīva, mūžīgi mainīgā enerģija šajā fiziskajā iemiesojumā. Šī dokumenta autora, izdevēja un uzrādītāja ir dzīva sieviete Indra Alberta Meita. Dzīva sieviete Indra Alberta Meita savu brīvo gribu apliecina ar savu dzīvo vārdu un rīcību. Dzīva sieviete Indra Alberta Meita ir dzīva cilvēciska būtne un ir apveltīta ar miesu, apziņu, dvēseli, garu, saprātu, brīvo gribu un sirds apziņu. Dzīva sieviete Indra Alberta Meita nav persona vai jebkāda cita juridiska konstrukcija. Nepieder nekādai korporācijai, valstī vai jebkuram citam tiesību subjektam vai dzīvai būtnei, ir
ir dzimusi dzīva un nav pazudusi jūrā vai uz sauszemes. Dzīvai sievietei Indrai Alberta meitai ir saistoši tikai visuma dievišķie koni. Dzīva sieviete Indra Alberta meita savu brīvo gribu realizē bez aizbildņiem un starpniekiem, vadoties pēc sirdsapziņas un dabiskajām tiesībām. Šī pašnoteikšanās deklarācija un brīvās gribas izteikums ir spēkā ikvienā teritorijā uz zemes, ūdeņos un salās, kas ir beztermiņa un obligāts apstiprināšanai jebkurai dzīvai būtnei vai tiesību subjektam. Valsts, korporācijas, privātpersonas, publiskās personas, juridiskās personas un citas. Saskaņā ar dabiskajiem starptautiskajiem likumiem bez kaitējuma šī instrumenta autorei. Visas tiesības uz definīcijām patur šī instrumenta izdevēja. Ikvienam, kurš tiek iepazīstināts ar šo pašnoteikšanās deklarāciju un brīvās gribas izteikumu, ir prasība konstruktīvi sadarboties un sniegt atbalstu šī instrumenta autorei īpašniecei. Jebkura dzīva būtne vai tiesību subjekts, kurš ierobežo dzīves sievietes Indras Alberta meitas brīvo gribu un dabiskās tiesības, tiek pakļauts karmiskai atbildībai visuma radītāja priekšā, saskaņā ar visuma principiem un dabiskajiem koniem. Visi cilvēki ir apveltīti ar universālām tiesībām, un neviens nestāv starp viņiem un radītāju. Nekas nav augstāks par šo. Es paziņoju, šis zelta likums ir vienīgais spēkā esošais likums priekš es esmu Indra Alberta meita. Līdz tā atspēkojumam un izslēdz es esmu Indra Alberta meita vai viņas radīto no visām pārējām tiesību sistēmām. Bez aizspriedumiem, bez zaudējumiem man, bez atgriešanas uz mani, visas tiesības paturētas bez ierobežojumiem. Dzīva sieviete Indra Alberta meita, autorizēts reprezentants, autogrāfs nav nododams citiem, un visas tiesības paturētas. Šis instruments nevar atbrīvot no bankrota tiesas vai bankrota jurisdikcijām. Pielikums šim dokumentam ir cilvēka tiesību un brīvību augstākais apliecinājums. Apliecinājums cilvēkam, sievietei, par tiesību un brīvību izmantošanu šeit un tagad. Dzīves sieviete Indra Alberta meita, nākusi pasaulē šajā iemiesojumā 1972. Gada 10. mēneša 24. dienā. Es varu atrasties jebkur un ļauju sev dzīvot laimē un priekā uz zemes. Es ļauju sev būt. Pārvietojos pa zemi ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, veidiem un iespējām. Man tas ir ļauts. Pašnoteikšanās. Es esmu, es biju, es būšu. Man ir mana brīvā griba, sirds apziņa, gribas spēks. Man ir mans ķermenis, nemirstīga dvēsele un gars. Gatums šim starptautiski juridiskajam dokumentam no nākšanas šajā pasaulē un derīguma laiks bezgalīgi. Apstiprināts ar autogrāfu un fotogrāfiju. Paskaidrojums. Šis dokuments ir tiesību akts starptautiskajās tiesībās. Tas ir cilvēka, sievietes vai vīrieša dokuments. Uzrādāms tikai pēc dokumenta īpašnieka ieskatiem. Tas ir privāts. Aizliegts kopēt, fotografēt un kā citādi pavairot. Sagatavots un uzrakstīts latviešu valodā. Cilvēks. Viņa tiesības un brīvības ir augstākās vērtības. Visiem ir tiesības un pienākums ievērot, cienīt, saglabāt un aizsargāt šīs tiesības un brīvības.
neatzīstot tās, tas ir rupšs cilvēka, sievietes vai vīrieša tiesību un brīvību pārkāpums. Tas ir pārkāpums pret cilvēci un cilvēciskumu, tam nav noilguma, tas ir krimināli sodāms. Katra darbība vai bezdarbība, jebkura doma vai nodoms, kas vērsts pret cilvēku, šī dokumenta uzrādītāju, viņa tiesību un brīvību ignorēšana ir pretiesiska, nav cilvēciska un tiek klasificēta kā genocīds pret cilvēci un cilvēciskumu. Starp cilvēku, sievieti vai vīrieti un absolūta esību radītāju nav starpnieku. Cilvēka tiesības nenosaka likumi. Cilvēks uzņemas atbildību tikai dievišķo un visuma konu priekšā, un viņam ir dievišķas tiesības. Katrs, kas sadarbojās un piedalās jebkādā darbībā vai bezdarbībā ar cilvēku, sievieti vai vīrieti, ir atbildīgs par savu rīcību, darbībām, bezdarbību, kaut vai tas ir domu vai nodomu līmenī. Visuma likumu nezināšana nevienu neatbrīvo no atbildības. Tā ir mana brīvā griba un mans apzinātais vārds. Pateicos.